Aleksandrs Čaks ir dzejnieks, kurš iedvesmojas nevienu latviešu komponistu. Laiks ir pienācis arī Artūram Maskatam. Viņu Čakā ir vilinājusi tieši kaislība. Tādēļ ir radies Čaka un Artūra Maskata kopdarbs, kopsadarbība Hotelī Atlantīda. Pagājušā gadsimta 30. gadu Rīga ar kaisli, smeldzi, prieku un asarām. Tā ir atzīšanās mīlestībā pilsētē, kas iedvesmoja Čaku. Tādu Rīgu mēs vairs nepazīstam, tā ir aizgājusi nebūtībā, līdzīgi kā Atlantīda. Tā par savu jaunāko kompozīciju saka autors. Kaislību pret Čaku muzikālā stāstā ir izpaudis komponists Artūrs Maskats. Teju mistisku pasaku par kādu skolotāju ceļojumu pagātnē, kur valda īpaša galvaspilsētas gaisotne un kārtība, atdzīvina Latvijas radiokors režisora Viestura Kairiša ideja vadīts. Maskata stīga ir tāda, kas, protams, tajā Čakā ir, bet ir tāda ļoti tāda smeldzīga, sāpīga un skaista ārkārtīgi. Un viņā ir ietverti visi tie Čaka motīvi, bet viņš ir kaut kā tāds ļoti dvēselisks, tāds ļoti, ja instrumentus varētu lietot, viņš ir uz stīgām. Neviens latviešu dzejā, vismaz līdz Čakam jau noteikti nē, nav tā izjūtas kaislību. Nav tā tik smeldzīga, tik skaista, tik vientulīga, tik prieka pilna, bet viss, ko darījis Čaks, ir ļoti kaislīgi. Un tas, ka man tas likās ārkārtīgi muzikāli, kā viņš to dara, un tāpēc es uzdrošinājos, tāpēc, ka es domāju, ka Čaks ir tas dzejnieks, ko ir komponējuši daudz latviešu komponistu un izcili komponisti to ir darījuši, un izcili viņi ir to darījuši. Tā kā es tikai būšu priecīgs, ja varēšu savu artavu tam drusku pievienot. Vērojot teatrālās ainas par mīlestību, atdošanos, uzdzīvi, postu un ar to visu saistītām kaislībām, apbrīnojams šķiet koristu spēja un meistarība iedzīvoties varoņa stāstā ar patiesu meistarību. Mūzikālie pārdzīvojumi harmoniski sadzīvoja ar teātra uzvedumu noteikumiem. Artūra muzika un Čaka dzēja ir tāpēc, ka, manuprāt, viņš dzīvo ar šo dzēju ārkārtīgā sakabē, un es vienkārši jūtu Artūra jaunradi, kāds milzīgs barošanas bloks ir Čaka dzēja. Hotelī Atlantīdu mitinās visi Čaka varoņi, kuru dzīves stāsti veidojuši vēsturi laikam, par ko tik taiskanīgi izteicies dzejnieks. No romantiska maiguma līdz smeldzīgai kaislībai. Tas ir kā atgādinājums par attiecībām, kas ir mainījušas dzīvi. Ja jūs naktī pieiet pie loga Rīgā, pie savu dzīvokļa kaut vai un skatāties ārā uz ielu vai pagājumu, kas jums ir dots, un jūs pie sevis tā norunājat tās maģiskās rindas, migla asaro lokus, tad jūs noteikti sapratīsiet, ka nekas nav pagājis, ka nekas nav beidzies, un ka tā ir milzīga enerģija, kas uz jums plūst, un tas ir gan Čaks, gan Rīga, gan droši vien tie, kurus jūs esat ļoti mīlējuši. Artūra Maskata stāsts ir viegls, uztverams, melodisks un dziļš. Varētu paredzēt, ka daži motīvi kļūs populāri un atpazīstami. Dziesmu svētku repertuāra cienīgais kora daudzbalsīgais skanējums ansamblī ar solo dziesmu stāstu ļoti izjusti atzīstas mīlestībā ne tikai Čakam un Rīgai, bet uzrunā un aizkustina ar personīgu emociju intīmiem pārdzīvojumiem.